Viss, kas pienākuši, ir klāt. Pārējie pienāks un būs ierakstā. Tad mūsu tēma Dauna ceļš, Dauna spēks. Un ceļš tieši tas, kas padara cilvēku par sevi un laimīgu dzīvē. Viens no sākuma punktiem ir šī ceļa atrašana. Ir teikts, ka daudzi ielūgto un maz izredzēto, vai tiešām ir tie, kuri to neatrod. Kas notiek, ja neatrod? Sievietes un vīriešu ceļš, vai tie ir atšķirīgi? Bieži runā par nodevību, vai tā ir saistīta ar ceļu vai attiecībām. Un kāda ir spēka loma šajā ceļā? Tas, par ko mēs mēģināsim vismaz runāt. Tātad mums tāds priekšlikums sākt ar to, ka piederēt sev. Ko tad saka Laudzīte? Ceļš sāk savu kustību caur attēlojumu. Ceļu pielieto ar vājuma palīdzību. Zem debesīm bezgalīgi daudz lietu piedzimst no tā, kas ir. Tas, kas ir, piedzimst no tā, kas nav. Ja. Tātad mēs iepriekšējā mūsu seminārā runājām par to, ka ceļš iespējams, ka nerunājam, ka ceļš rodas pats no sevis. Tad ceļš rodas pirms rodas kaut kas, kas rodas. Tad, ja jūs tādu iedomājaties kaut kādu vidi, kurā ir iekļauts, un kurā ir iekļaut viss, kas tajā vidē ir, tad pirms tam, kad tajā vidē kaut kas parādās ceļš. Pats Dao, viens no tādas aprakstiem, arī ir ceļš. Tādā nozīmē, ka Dao sevī satur, Dao sevī rod vai piedzimst iekš Dao lieta un sākas šīs lietas ceļš, kurš jau ir pirms šī lieta parādījusies. Un Dao ir tas, kas atved lietu pie šī ceļa sākuma, izejot ciklu. Tēlēni to mēs varam redzēt dabā. Tātad atnāk pavasars, viss atdzimst, sniegs nokūst, sākas strauja kustība, tad kas sācies? Ceļš. Tālāk atnāk rudens, viss aiziet dusā, uzkrīt sniegs, ceļš pabeidzies. Tad var teikt, gads pabeidzies. Gads pabeidzas tad, kad viņš sāks. Ja mēs sākām no pavasara, tad viņš arī beidzas pirms pavasara. Mums ir kalendārais gads, mums ir kristiešu gads, mums ir maju cilts gads un ir astronomiskie gadi. Un ir gads kā cikls, kur mēs sākam no pavasara un beidzam ar ziemas beigām. Tad var teikt, ka šodien jau mēs zinām, ka pavasars iestāsies tad, kad siltuma būs vairāk vai gaisma atstarosies mazāk nekā paliks uz zemes. Tas no tāda viedokļa kā fizikāla parādība. Un kas šeit svarīgi? Svarīgi ir tas, ka ceļš jau ir.
Tad katram no mums arī ceļš jau ir, pirms mēs par viņu vispār liekam iezīmes. Mēs to ciklu ieraudzījām. Tad arī cilvēkam tāds pats cikls ir. Moments, kad viņš piedzimst, un moments, kad viņš atnāk pie kaut kāda nobeiguma punkta. Un šeit ir dažādi. Tas nobeiguma punkts var būt jebkurā vecumā, tieši vārds latviski nobeigumu, ja tad beidzās. Varbūt šis punkts, kad cikls iepriekšējais beidzies un var atsākt jaunu ciklu. Tad sākt ceļu, kurš ir atjaunots. Tad ir ceļš un ir atjaunotais ceļš. Tad, kā mēs runājam vienā no pakāpēm, ir tādi posmi pašam ceļam, kā darbība, ticība, izzināšana, gudrība vai viedums, kopjaunrada, noslēpums. Ja, tad tādi ir ceļa posmi. Cilvēks var būt neceļā, tātad var teikt dzīvo savu miesisko dzīvi. Cilvēks var būt ceļa meklējumā, meklē jēgu. Tātad viņš meklē to, kas viņam ir tepat. Tālāk. Cilvēks var sākt iet pa ceļu, tad viņš ir atradis, viņš sāk tikai iet pa ceļu. Tālāk viņš jau ilgu laiku iet pa ceļu, un tālāk viņš kļūst par ceļu. Kļūst par ceļu, tas nozīmē, ka viņš ir atjaunojis savu ceļu, un līdz ar to viņš pats arī ir ceļš. Tad, kad mēs to runājam, mēs runājam par tādu skatu punktu, ko dara cilvēks, kurš iziet visu šīs pārvērtības vai iziet šo ceļu, un kas tad tur notiek. Nav tik būtiski, kas tur notiek no tāda viedokļa. Interesants būs tad, kad mēs tur būsim. Var teikt, ārēji nekas nemainās. Ārēji kā saule spīd, tā arī spīd. Kā skaties uz to sauli, tā arī skaties. Varbūt ar brillēm. Vai parastām vai saules brillēm. Tātad no tāda viedokļa nekas nemainās. Bet mainās no iekšējā stāvokļa. Tātad iekšējais stāvoklis, tas tukšums, kurā viss rodas. Vai no tā, kas nav, tad arī viss rodas. Tāpēc arī ceļu tēma ir interesanti no tāda viedokļa, kā viņu atrast. Un parasti es saku tā, ka cilvēki ļoti bieži runā par tādu sakopot jēdzienu kā šeit un tagad. Jautājums, vai jūs visi esat šeit? Jā, tīri fiziski, jā. Šeit ir svarīgi saprast no būtības viedokļa, tad arī, kas interesanti, ka Dao, tā kā Dao stāvoklis šodien ir atjaunots, tad Dao, viņš sevī satur būtību. Un līdz ar to, ja mēs būtību atveram, un tā būtībai jābūt pietiekoši viegli saprotamai, tad mēs ar Dao esam kontaktā. Vai, kā saka, draudzējamies ar Dao. Kā var noteikt, ka mēs esam šeit? Tas ir tās daļēji ar humoru jautājums, daļēji vajag padomāt. Kā tu viņu redzi? Šeit ir vienkāršāk. Vienkāršāk no tāda viedokļa, ka mūsu ķermenis var būt tikai šeit. Viņš nekur citur nevar būt, tieši ķermenis. Šeit tā ir tā vieta, kur ir, var teikt, kur ir mana pakaļ, tur arī ir šeit. Tieši priekš mūsu ķermeņa, tāpēc vietu šeit ļoti viegli atrast. Vai var atrast tagad? Tagad tas nozīmē, kurā laikā, kur jāatrodas.
Nu, ja pieņemsim, tagad būtu jālido ar lidmašīnu, tad mēs esam šeit. Tad lidmašīna jau, protams, aizlidot. Mēs turpināt sēdēt. Tad laika ziņā mēs varam noteikt, vai mēs esam šeit un tagad. Ja mēs varētu nodefinēt priekš sevis, kāds ir mūsu stāvoklis vakarā. Ja mūsu stāvoklis vakarā ir tāds, ka mēs vēl varētu strādāt veselu dienu, zelta tumspēc. Tas nozīmē, ka mēs šodien pārsvarā esam nodzīvojuši šeit un tagad. Jo mēs neesam savu laiku nekur zaudējuši. Bet ja mēs tad katru 14. datumā nevaram atrast šeit un tagad laiku, mēs varam atcelt darba dienu. Nevajag, mums jāstrādā citā dienā. Cik ilgi var strādāt trešdienās, jā? Labi, tātad par to tagad, tad, kad mēs varam priekš sevis nodefinēt to, kas saistīts ar mūsu, ar savu laiku, tad, ja mēs redzam, ka mūsu laika ietilpība nemainās, vai pareizāk sakot, viņa nesamazinās, tas nozīmē, ka mēs esam šo dienu nodzīvojuši šeit un tagad. Nevar pateikt, ka visu dienu, jā, varbūt visu dienu. Ja mēs esam nodzīvojuši šeit un tagad, tas nozīmē, ka kaut kā trāpījām tajā ceļā. Un, ziniet, kā ir tā, mēs varam ar jums spēlēt tādu spēli, ka, ir tie saucamie apsēstie, ja, un svētie. Eņģeli un dēmoni. Protams, ka mēs būsim pie tiem. Loģiski, jā. Ko mums tā pusē darīt. Jā. Bet es varu nepiekast. Samīt kā pieredzes bagātais eņģels. Viņi saka tā. Ne jums būs noteikti, kā šeit eņģelis. Es to noteikti. Jā, viņi pieredze bagātais eņģelis. Jā, tātad mēs varam spēlēt tādu spēli, ka viena ir apsāstie un mēs tie svētie, protams. Kas tad kā citādāk? Mēs citādāk nevaram. Un te ir ļoti daudz, redziet, es vienai grupai, nezinu, kāpēc nepateicu vēl pirmā pakāpē viņiem, ka jānoskatās filmu Dogma. Bet, ja gadījumā jūs neesat skatījušies vai skatījušies ļoti sen, paskatieties vēl. Tur diezgan interesanti visādi tādi joki par svēto bārmeni. Atcerieties, ja tādu epizodu. Ne? Svētais bārmenis, ne? Katrā gadījumā tur ļoti daudz tādas interesantas lietas ar humoru. Tātad, ja mēs griežamies nevis pie tāda, ka vieni ir apsēstie un otri svētie, bet vienkārši, esam tādi, kādi esam, tad mēs katru dienu, mēs tiešām katru dienu esam ar ceļu vairākas reizes sastapušies. Vienīgi tas ir atkarīgs no mūsu iekšējām svārstībām. Jo kā mēs varam uzzināt, vai mums ir iekšējās svārstības? Ļoti vienkārši. Ir notikums, jebkurš šodien. Un mēs tagad skatāmies, kā mēs reaģējam uz šo notikumu. Nevis no emocionālā viedokļa. No emocionālā viedokļa kā dzīve cilvēki, mēs, protams, reaģējam. Jo citreiz cilvēki saka, es negribu reaģēt. Es saku, pagaidiet, līdz nereaģē. Pārējie reaģē. Ne, līdz arī reaģē. Kamēr vēl muskuļi nav sacietējuši. Kā vārdu lēnām, jā, tur tie muskuļi. Tā kā vajag tikai strauji pieslēgt, un tad viņam raustīsies tas muskulis kādu laiku. Pēc tam, protams, neraustīsies.
Un līdz ar to, ja mēs esam ikdienā daudzās vietās tajā ceļā, tas nozīmē, ka mēs ar sevi esam mierā. Tad arī mēs esam šeit un tagad. Vai arī, kad šeit un tagad, tad mēs esam ceļā. Vajag vienkārši no visas dienas izšķetināt tieši tos momentus, kad tas ceļš tiešām ir. Un tad, kad svārstības beidzās iekšējās, tad, protams, ka mēs esam tajā ceļā. Bet tas ir iekšējais stāvoklis. Tas ir aptuveni kā piebrauc tramvajs, tu pieeji pie durvīm, jākāp tramvajā, pēc tam tu domā, ne, gaidīšu nākamo. Jocīgi, ja? Es no tāda viedokļa, ka cilvēks var svārstīties. Svārstība būs kāda starp amplitūdu, starp iepriekšējo tramvaju un nākamo tramvaju. Tā būs svārstības amplitūda. No ceļa nosacījumiem viņam vajadzēja aizbraukt uz kaut kādu vietu beigām. Saprotiet, ja? Nākošais tāds moments. Ja mēs pārstājam svārstīties iekšēji, tad mēs reaģējam dabīgi, bet pārstājam iekšēji svārstīties. Tad mēs noskaņamies uz savu ceļu. Un tad arī ceļš rīkojas mūsu labā, un mēs kļūstam tādi, kādi mēs esam vajadzīgi. Tā kā tas saistīts vairāk ar būtību, tad mums te klāt ir apziņa, kura vai nu ir tukša, tas nozīmē, ka pilna ar būtību, vai nu atkal kaut kādām meditācijām, kuras tad neļauj cilvēkam būt mierā. Un tad, kad šeit tiek runāts par ceļu, kad ceļš atnāk vai sāk savu ceļu, sāk kustību caur attēlojumu. Un attēlojums tas nozīmē, ka ir stāvoklis iepriekšējais. Ja būs stāvoklis nākamais, tad ceļš tālāk nebūs. Tad mēs varam aiziet tālāk tikai tāpēc, ka mēs esam nogājuši to iepriekšējo posmu. Sanāk, ka ceļš attēlojas iepriekšējā posmā. Ir saprotams, tātad mēs redzam, ko mēs redzam? Mēs redzam, tagad fizisko ceļu, ja, ielu kaut kādu vai šoseju. Un mēs savu skatienu uz turienu laižam. Tas nozīmē, ka mēs šo ceļu redzam ārēji. Bet, ja mēs būvējam šo ceļu, būvējam, tas nozīmē, kur mēs viņu būvējam. Vispirms ideja. Jā, vispirms iekšā mēs būvējam. Un pēc tam viņš attēlojas ārā, kā rezultāts. Tas ir kā fiziskais ceļš. Bet, ja to fizisko saliek, kā alternatīvu vai kā pat ne modelis, bet kā tēls iekšējiem ceļam, tad iekšējais ceļš attēlojas pagātnē. Un tad viņš parādās nākotnē, kā iespēja. Labi, vienkāršāk. Mēs esam mācījušies kādai meistarībai. Tad mēs kaut ko protam. Un ja mēs ieskatāmies tajā, ko mēs protam, kur tas ir atrodas, tad līdz ar to mēs tūlīt pat varam eksponēt to ceļu, tādu ceļu kustību sākas attēlojoties tajā, ko mēs protam. Tāpēc ceļš parādās tālāk šīs meistarības vai šī profesionālisma attīstībā. Ir saprotams, ja tātad rekur ir pagātne. Tālāk, ja mēs tagad paskatāmies uz mazu bērnu, tad kurš tikko piedzimis, zīdains, kur viņa ceļš? Kurā pagātnē viņa ceļš?
Jā, pilnīgi pareizi. Un Mātes Vedarā viņa ceļš nozīmē, kā viņš tur ir attīstījies, briedis, kā viņam visas funkcijas tur ir sakārtotas un tā tālāk. Un tad, kad viņš piedzimst, viņa dažas galvenās funkcijas ir elpošana, zīšana, rīšana, refleks un pārējais jau kā dabūt ārā no sevis visu lieko. Tā kā viņam viss kārtībā. Viņam tā pagātne ir tur. Kur ir ceļš tagad, ja mēs skatāmies, kur ir pagātne, pirms viņš tiek ieņemts? Lidinās tepat. Lidinās. Pie Dieva. Viņš atkal ir tajās šūnās. Tad ir mātišķajā šūnā vai olšūnā. Ir vīrišķajā šūnā. Tad viņš tajās šūnās. Kur šo šūnu tagad, mēs tagad neņemsim tur vecvecvētu, bet vēl kaut kur vēl tālāk. Tur kaut kādās pirmajās šūnās, kas parādījušās pasaulē. Jā, tas no tāda viedokļa, ka, ja fizioloģiski skatāmies uz lietām, tad mēs neatšķiramies no egles vai pēdas nekādas no šūnu viedokļa. Šūnas tur un šūnas šeit ir vienas un tās pašas. Mēs tikai mazliet citu formu, jā. Cik šķēdīt. Jā, bet ozols var būt uzvārds, ja var būt stāvoklis. jā, dubum. Vai jūs sapratāt, ka ceļš sāk savu kustību attēlojoties pagātnē? Tagad virziens uz kurien? Līdz uz nākotni. Kā zināt šo nākotni? Kaut vai piemērā, ja tu esi apguvis kaut kādus iemaņus, tad tu zini, kā nākotnē tu viņus varēsi pielietot. Kas tev, ko tas tev var dot pēc tam, vai ko tas mainīs? Ne, tieši kā iemaņas var attīstīt. Tieši pats galvenais ir, kā iemaņas attīstīt. Cik tālu tu viņas var attīstīt. Un ir, ja mēs ņemam šodien, tad mums tiešām diezgan daudz, kas zināms, ko mēs varam attīstīt un kādas tai attīstībai ir robežas. Lai kā man gribētos tur braukt Formulā 1, es šobrīd nerunāju par vecumu limitu, ja tā ņem. Pabraukt jau var. Nē, piedalīties sacensībā. Tad tomēr citreiz man saka, Rolanda, tu esi tiešām latvietis. Un saka, kāpēc? Un tieši tāpēc. Tas ārēji izskatās, kas ļoti lēns. Bet ne igauns. Bet ne igauns. Jā, tātad, ja mēs tagad skatāmies, redziet, kā ir. Ja mēs skatāmies vispārināti, tad mēs redzam, ka ir pagātne, kurā attēlojas ceļš. Tad tas ceļš, kurš pirms parādījās debesis un zemi. Tad pirms parādījās kaut kas, kas tad bija pagātne? Tad pagātne bija šis ceļš. Nē. Par domu? Ne, mēs esam nodefinējuši to kā priekšvēsturi vai pirmsvēsturi. Tad mums ir vēsture, pirms tam tikai pirmsvēsturi vai priekšvēsturi. Tātad priekšvēsture arī ir tas, kas attēlos. Tagad jautājums, vai mums jāiet tālāk, vēl jāskatās? Aptuveni.
Bet cilvēks tomēr grib. Es gribu uzzināt, no kā viss sācies. Tur ir dažādi veidi joki. Redzi, Džeks guļ pliks. Redzi, otrs Džeks guļ pliks. Un tā pasaule ir izveidota. Viss nesaprot, kāpēc tā. Tas par drahmu un kas tur vēl. Brahmu. Par brahmu un vēl šīvu. Nu labi. Tātad pirmo mēs sapratām, ka nevajag iet ārpus mūsu pasaules un meklēt tur kaut kādu patiesību. Tur nav nekādas patiesības. Patiesība ir tikai mūsu pasaule. Tāpēc arī, kad citreiz cilvēki saka, ka nākošā dzīvē vai vēl kaut kas tam līdzīgs, nu tāds jēdziens ir. Es saku, varbūt nākošā izpausme. Ja dzīve ir Dieva atribūts, tad nākošā dzīve nevar būt. Bet bieži es vienkārši dzirdu, kādu cilvēku pielietot tādu sakopojumu. Vai iepriekšējā dzīvē. Man vienmēr ir interesanti, kas bija tas iepriekšējais Dievs. Vai gadījumā tas no iepriekšējā Dieva. Bet no iepriekšējā Dieva nevar būt. Ja būtu iepriekšējā Dievā, Dievs izveidojis cilvēku, tad nebūtu mēs. Tālāk jautājums tāds. Kā izskatīsies cita civilizācija? Nu, tie racīm, zilie, zaļie. Kā izskatīsies cita civilizācija? Ko tad? Kas to var? Tur ir visi ļoti vienkārši. Atbildi ļoti vienkārši no zinātniskā viedokļa. Pēc tev ģīma līdzības. Nē, tieši tāpat kā mēs. Jo, ja viņi izskatīsies citādāk šeit, tad mēs viņus neredzēsim. Varbūt viņi ir un mēs viņus neredzam. Tāpēc arī nav nekāda jēga no viņiem. No civilizācijas viedokļa divu veidu civilizācijas. Mēs esam pirmā veida vai pirmā tipa civilizācija, kura dzīvo uz zemes resursiem. Otrā tipa civilizācija, tie, kas dzīvo simbiozē ar zemes vai planētas enerģiju. Simbiozē tas nozīmē, ka viņi kaut ko ņem no šīs enerģijas un daudz vairāk arī dod. Nu, tas nozīmē, ka viņiem ir tāda savstarpēja apmaiņa. Fantastiem vienmēr ir tāds viedoklis, ka tie simbiotiķi, ka viņi grib iekarot mūsu. Kad domājam par tādu iespēju iekarot mūsu, tad ko mēs viņiem varam iedot, jo mēs pēc savas civilizācijas tipa esam zemāk. Nu, tad viņi mūs arī pakļaus un iznīcinās. Ir mūsdienu fantastiskais raksts, 3 planēšu vai 3 ķermeņu uzdevums. Ir gan grāmata, gan 2 seriāli. Tieši par šo tēmu. Par dažādām civilizācijām. Tātad atgriežamies pie ceļa. Tas nozīmē, ka ceļš attēlojas jebkurā virzienā, attēlojoties tajā, kas bijis. Tas, ko mēs protam, tieši no šī viedokļa. Un tas tā saucamais sākotnējais ceļš vai sākotnējais posms, kurā mēs apgūstam kaut kādu meistarību vai kaut kādu darbību. Izrādās, tas ir ļoti vienkārši ar vienu nosacījumu. Mēs visu kaut ko mācījāmies, bet tas, ko mēs mācījāmies, sākotnēji mums šķiet, ka tas ir mūsu ceļš, paiet kāds laiks, un mums šķiet, ka mēs darām kaut ko ne to. Kā saprast? Neiet.
ceļš tiek pielietots ar vājuma palīdzību. Vājums tas nozīmē bez spēka kustība. Tad, ja mēs kaut ko vēlamies izdarīt, tad, ja mums veidojas tāda iekšēja kustība, un ja kāds mums jautā, vai mēs pārliecināti par to, ka mums sanāks kaut ko izdarīt, mēs sakam, jā, mēs esam pārliecināti, ka tas mums sanāk, ka mums sanāks to izdarīt. Viņi jautā, kā tu to zini? Mēs sakam, es nezinu, kā es to zinu, bet pārliecība šī ir. Tā ir ceļa pazīme. Kā nekļūdīties tieši šajā momentā, tieši šajā izvēlē? Tas nozīmē, ka jāredz, ka tā nav kaut kāda kopija tam, ko dara citi. Jo bieži vien ir tā, ka mēs kaut ko iemācāmies, jo arī klases biedri to dara. Vai, piemēram, vienam cilvēkam tas sanāk, man arī tā gribas. Tas ir viens moments. Kas otrs moments? Otrs moments ir gandarījums. Tad, ja mēs jā, viena sieviete man tādā konsultācijā, viņa saka, Roland, ko man darīt? Es negribu iet uz darbu. Saka, neiet. Saka, kā es neiešu? Uz ko es dzīvošu? Iet. Nē, man tas darbs riebjas. Saka, neiet. Man cita darba piedāvājuma nav. Iet. Tālāk viņi saka, man vajag loģisku izskaidrojumu. Es saku, labi. Ja jums nav cits darbs, kurš ir šobrīd? Un jūs aprakstat, ka jums viņš ir riebies. Tad izņemiet vārdu riebies, un jums sanāks izteiciens vai apraksts, man ir darbs, kurš nes atalgu. Es nevaru mainīt apstākļus, mainot tieksmi. Tas ir viegli, kad ko nevajag darīt. Ir sevišķi, jā. Viņa pa 14. 14. Jocīgi, ja? Vai nav jocīgi? Tad, kad tā ir cita, jā, tad, kad tā ir cita cilvēka dzīve, tas it kā nav jocīgi. Un redziet, kā ir. Ja mēs runājam, ka ceļš tiek pielietots ar vājumu vai bez spēka pielietošanas, tad mēs redzam, kā lietas sāk darīties. Arī šīs sievietes teiktē, viņa saka, es tik daudz strādāju, man tur visi cilvēki aiziet 5 vakarā no darba prom, es sēžu līdz 10 vakarā. Jautājums priekškam. Man ir uzreiz citi jautājumi. Kāpēc jūs tik neefektīvi strādājat? Tas ir viens. Otrs. Es daru visu citu cilvēku vietā darbus. Nu, labi. Patīk jums taču. Dariet. Ja gribi strādāt. Jā. Nē, man riebjas, ka viņi nedara savu darbu. Es no tāda viedokļa, ka jums pamatā ir skaidrs, ja, ka emocionāli ir kaut kas nesakārtots. Bet, ja es jums pajautāju no citu viedokļa, kur jūs šeit redzat kaut ko lieku? Dar to, ko neprasa, nemaz, kas daudz netiek. Dar to, ko neprasa, nu, es neteiktu, nē, šajā gadījumā, redziet, mums ir daudz ceļš, spēks un
Nu, viņi dara ar spēku. Jā. Через не хочу. Nē, tas nav через не хочу. Tas ar spēku vienkārši ar spēku, nu, ja pat tas ir viņas ceļš, uz kuru viņš šobrīd ir, pat ja tas ir viņas ceļš, viņa ar savu spēku tādu šunku laiž uz priekšu pa to ceļu. Un ceļā veidojas pauguri, kalni, sienas, nepārlecamas sienas. Var teikt tāda gofra. Jo tas ceļš, kas attēlojas, viņš ir tukšumā. Ja tur palaiž to spēku ar tādu vienkāršu izteicienu, ko es jums te visiem esmu verdzenes. Vienkārši nav pareizi lietot laiks. Šajā gadījumā mēs nezinām par to laiku. Jā, šajā laiks kādā ziņā, ka tā vietā, lai vienkārši izdarītu to darbu, kas atnāca, cilvēks ņemās. Bet cilvēka brīvā izvēle ir palaist to spēku pa to ceļu, un tagad iznāk visādas gofras. Vai savu spēku savaldīt. Un šeit ir tas svarīgais moments. Ja cilvēks to spēku ir palaidis, un viņš ir izveidojis tos viļņus, tad viņam tos viļņus tik un tā būs jāiziet. Var iziet tā, ka nebūs tāda viļņošanās vai nebūs kaut kāda pretestība. Bet te ir pirmais jāsatieks ar cilvēku, kurš spēj tādu palīdzību sniegt. Otrs, protams, jāpiekrīt tādai palīdzībai. Tad varēs virs tā viļņa pacelt. Bet nevarēs vienkārši viņam pārlikt. Kā varētu teikt tā, ja mēs tā iedomājamies, ka kaut kādu tur vecu māju vienkārši sagraujam un neskārtojam to telpu. Nē, ja sagrauj, tad vajag arī sakārtot, jo tas paliek iekšā. Tātad tā švunka, jā, ar ko viņa apraksta to visu notikumu, ir tajā spēkā. Tāpēc ceļā nevar iet ar spēku pa priekšu. Tas nozīmē, ja jūs ar spēku kaut ko darat, tad ko jūs darat? Pat ja šobrīd mēs neapspriežam ceļu stāvokli tā nākotnē. Tas nozīmē, ka mēs neredzam ceļu. Pielietojot spēku, mēs zaudējam ceļa redzējumu. Mums ir itin jebkas, izņemot ceļa sajūtu. Tas par ikdienu. Ja mēs vēlamies braukt ātrāk, kaut ko sasniegt ātrāk. Tāpēc arī nogurums kā tāds veidojas no visiem neceļiem šodien. Tad redziet, neceļi ir tur, kur ir svārstības, un ja ir svārstības, tad uzreiz spēks parādās. Nākošais solis, ko parasti cilvēks grib. Viņš tiešām, jebkurš cilvēks grib atrast savu ceļu. Kaut kā viņš to nojauš, ka tas tā vajadzīgs. Dvēseli taču mums visiem ir. Līdz ar to dvēseli ko grib? Viņi grib pie Dieva. Ne, viņi grib tomēr to Dievu vēlreiz tikties. Tā kā viņi visādi viltīgs mums apstākļus veidot, bet lai tomēr mēs tur aizējam pie Dieva. Nevis aizējam pie Dieva, bet tādā ziņā, ja? Vai kā viens jaunietis atnāca uz pieņemšanu, un viņš saka, ka viņam ir redzes problēmas. Es paklausos aprakstu, ko viņš stāsta. Un tad es saku, klausies, man šķiet, ka
viena svarīga lieta, ko tu neredzi. Nu, neredz nevis tāpēc, ka redzi sabojājusies, bet neredz kā iekšējā loģika. Tev katrā darbā, kur tu dari, tev dod vienmēr lielāku slodzi. Nu, ja tu esi atnācis kā darbinieks, tev uztais par brigadieru. Ja tu esi atnācis par kaut kādu tur, piemēram, āmurs sitēji, tev uztais par operatoru. Tā tālāk. Tas visu laiku dod lielāku slodzi. Un viņam no tās lielākas slodzes uzreiz savelks kakls, viņam sliktāk acis darbojas. Un es saku, nu redz, tas nozīmē, ka augstākā realitāte vienmēr redz tevī lielākas iespējas. Un kāpēc viņš neredz šīs iespējas? Slikti redzams. Jā, ir iespējams, ka slikti redz, bet ir iespējams arī tiešām, ka viņš neredz, ka tas ir viņa ceļš. Un ja viņš neredz, ka tas ir viņš ceļš, tad viņš nosvārstās kaut kur uz citu pusi, un viņam uzreiz tā kā dod kaut kādu ierobežojumu acīs. Nu, teorētiski, tas taču ir ļoti vienkārši to pieļaut. Ziniet, sevišķi runājot par citiem. Par citiem mums vienmēr ir skaidrs. Tāpēc arī, redziet, ceļš kā tāds, tur nevajag pielietot spēku. Izcili pareizi. Labi teikts. Ja mēs esam pieraduši tikai puš. Kaut ko nodalīt ir smagi jāstrādā. Tas nav tik, varbūt, ne tikai nopelnīt. Tagad jau viss taču ir šitiem. Visi trenēti, visi klausās, ko tur saka gudrie. Un viņi arī zina, ka pelnīt vajag viegli. Tāpēc viņi iet uz kursiem, kuros kaut kāds miljonārs. Tāpēc viņi rīko kursus, lai kļūtu par miljonāru. Ja. Viņi iet uz kursiem, kuros tās, kā viņi pelnīs visu. Man tajos brīžos jautājumi, nu ir miljardieri, ir miljonāri. Un ir kaut kādas naudas, ja tā ņemam fizikālās naudas apjoms. Tagad iedomājamies, kad Ilons Masks, viņš tagad domā, klausies, pēc ka man būtu trilionieri. Afrikā daudz nabadzīgi. Jā, nu, tad padalīšos. Nevis tāpēc, ka es padalīšos, tas ir ziedojumi. Bet tāpēc, ka kaut kāds afrikāns pēkšņi grib kļūt par miljonieru. Uzreiz vispār pēduši. Jā, nē, tur ir kas cits. Tas pēduši, nē. Tur ir savas pasakas. Viņam nav pēduši nevis tāpēc, ka viņam nav ko ēst, tāpēc, ka viņi slikti uzvedās. Ziniet, jā, to melno humoru. Ne? Kāpēc sautēcis neatnes dāvanas bērniem? Tāpēc, ka tu šogad slikti uzvedies. Tāpēc, ka slikti uzvedies. Nē, tāpēc, ka slikti uzvedies un neēdi. Tas ir tas melnais humors. Tāpēc, kas ir jāsaprot? Ja jūs kaut ko vēlaties sasniegt, tad ko vajag? Nu, ja mēs skatāmies, kā rietumu cilvēku, mums vajag investors. Lai paliek investors. Kurā vietā? Dau. Kas traucē šo investoru ieraudzīt? Mūsu pašu spēks. Investors tas nenozīmē tas, kas dos naudu. Vai man šodien uzrakstīs sievieti, palūdzu tur savu paziņu, kuram ir nauda, lai viņš aizdod naudu tur manai kolēģei, jo tur parādos iegājuši cilvēki. Viņš nedod naudu. Viņš piedāvā viņiem atvērt veikalu, kurā viņi varēs nopelnīt to naudu. Un tā sieviete raksta tādā, varētu teikt, tādā
pārdzīvojumā, sašutumā. Es palūdzu, lai viņš iedod naudu, lai viņš iedod iespējas. Viss atšķirīgi. Jā, tas atkal, redziet, šeit ir spēka kustība. Tad, kur ir spēka kustība, kur spēks sāk kustēties, tas nozīmē, ka ir pazaudēts ceļš. Vai spēks veido uz ceļa tos paugurs, ar kuriem, vai tas pauguri, vai citādi to var teikt, kaut kādus pretestības viļņus, ar kuriem cilvēks tad arī saskarsies. Tāpēc arī ļoti uzmanīgi vajag ne tikai ar savu reakciju. Reakcija ir vienkārši reakcija, bet tālāk, ko dara ar to reakciju. Tātad, ja padara to reakciju spēcīgāk, līdz ar to telpā, tādā tukšumā rodas nevis tas, kas rodas no nekā, bet tas, kas rodas no cilvēka spēka darbības. Tāpēc vajadzētu to piekopt. Un šeit ir svarīgi tas, ka, ja mēs runājam par dažādiem tādiem plašiem iedziniem, kam pieder pasaule. Pasaule visplašākā nozīmē. Kam pieder Dao, ja tā ņem? Tā pats sev. It kā pats sev. Jā. No Lao Tzu viedokļa tiešām pats sev. Ka Dao nav saimnieks. Un tāpēc Dao pats rada sevi. Jā. Tas būtu tā, ja mēs neaprakstītu pašesošo, tas nozīmē neieraudzītu pašesošo, kā Dao veidotāju. Tikko mēs to ieraugam, tā Dao ir saimnieks. Saimnieks tas ir pašesošais. Un tālāk piezīme. Pašesošais, nevis mēs. Tāpēc viņš nosaka likums, kas iekš Dao ir, nevis mēs viņus nosakam. Mums viņi ir jāizpild, un tad mēs ar Dao un ar ceļu vienojamies par vienu kustību. Ja es jums pateikšu, ka šajā īsajā aprakstā ir arī tāda rekomendācija par uzkrāšanu, tieši šajā īsajā aprakstā, ka neko nevajag uzkrāt. Šajā gadījumā ne tikai nauda, jā, bet arī attiecības un tā tālāk. Tas no tāda viedokļa, kā reku tie kaķīši pieņemti. Nevajag viņus kolekcionēt, jā. Ne tikai kolekcionēt. Šajā gadījumā nevajag domāt par to, ka tie kaķīši aizies kopā ar saimnieku. Nu, ka viņi dzīvos tik ilgu laiku, un cik ilgu laiku dzīvos saimnieks. It kā mēs to tāpatās redzam, saprotam. Bet neesmu redzējis, nu vismaz es neesmu sastapis tādu saimnieku, kurš nepārdzīvotu, ka suns vai kaķis ir aizgājis. Tas arī ir uzkrājums. Ja ir uzkrājums, tad ir smagums kustībā pa ceļu. Ja ir uzkrājums, tad ir tāda sajūta, ka tas uzkrājums nodrošinās kaut kādu ceļu. Var teikt tā, ir tie paši kaķi vai suni dzīvo kaut kādu laiku posmu. Nu, vidēji. Tad var ielikt kalendārā. Vidēji to vecumu, kas viņiem dzīvo, Jā. var daudz, piemēram, 8 gadus. Jā. Labākajā gadījumā, un tas nozīmē, ka jau 4 gados viņi jau tā kā jau ir veci, un tad visu Jā. laiku ar viņiem un palīdz ar savu spēku viņiem. Jā, pilnīgi pareizi. Kā, piemēram, mēs runājam ar Velgu, kas Vīto? Vīto, jā, par aļņiem.
Viņš saka, dabā aļņi dzīvo, nu, ja ļoti labi, tad 7 gadus. Mūsu takās, tur dzīvo 10, citreiz pat 14 gadus. Tikai tāpēc, ka viņi nesastopas ar visām tām problēmām, ar ko viņi sastopas savvaļā. Tāpat arī tie paši suņi vai kaķi. Viņiem ir kaut kāds vidējs vecums vai tas novecojums, un līdz ar to viņiem ir noteikts gads, kad viņi jau aiziet. Ja viņi dzīvo ilgāk, tad mēs esam šo suņu kaķu donori. Par zobiem. Vai pārdzīvot, ka zoba aiziet? Zoba aiziet uz naudu, ja? Cik es Zoba pēc, ja? Ja tas ir, ja mēs runājam, ka aiziet zobi uz kādu, ja, tad tas noteikti atbrīvojums. Enerģija aiziet, tā nav atbrīvojums. Ja uz kādu, ne, zobs ir aizgājis, tad enerģija atbrīvojas. Ne, tad, kad ir dusmīgs uz kādu, jā, tad, ja aiziet šis zobs, tad enerģija atbrīvojas. Tā viņa bija ieķīlēta tajā zobā. Jā, tāpēc arī no šī viedokļa, ja mēs saprotam, ka pa ceļu var iet viegli, tad jebkurš uzkrājums padara šo ceļu kustību smagu. Un uzkrājums ir tas, ka mēs, ja mēs nepiekopjam davu, tad mēs, var teikt, katru dienu dzīvojam ar visu iepriekšējo smagumu. Ja dzīvojam ar iepriekšējo smagumu, tad ceļš neattālos. Tad visur tas vecais D. Un tālāk visur vecais D parādās. Es tāpat redzu. Labi. Tad vienīgais, ko mēs no šīs sadaļas viedokļa varam izdarīt, tas piederēt sev. Un sev tas nozīmē, ja tiešām mums ir atmiņa, mums ir tas, kas veido mūsu. Un ja mēs to sakārtojam, tad viss kārtībā. Ja mēs mēģinam sakārtot, lai tie suņi kaķi dzīvo, cik ilgi mēs dzīvojam, tad kādā veidā viņi mumificēt viņus vajag, ja, vai kaut kādu šļirci. Bet tad es domāju, ka viņiem sāks kaut kāds trakums. Nokodīs panākt, jā. Ejam tālāk. Sadzirdēt ceļu sirdī. Jā. Tātad tas, kurš tiecās pie augstākās patiesības sasniegšanas, uztverot ceļu, uzcītīgi kustās pa to. Kurš tiecās pie vidēja līmeņa sasniegumu, ejot pa ceļu. Tas kustās pa ceļu. Un tad kustās pa ceļu, tad pazaudē savu ceļu. Kas tiecās pie patiesības zemākā līmenī, uzklausot ceļu, skaļi smējas par to. Ja viņš nesmiesies par to, tad viņš nespēs rīkoties ceļa telpā. Kāpēc tas tā notiek? Un kā to var aprakstīt, pateicoties valodai?
Skaidrība ceļā līdzīga apsēstībai. Kustība pa ceļu līdzīga atkāpšanās. Līdzens stāvoklis ceļā līdzīgs tam, ka it kā kaut kas iztrūkst. Gara spēka kvalitātes paaugstināšana līdzīga kustībai pa zemāko līmeni. Lieliskais baltums līdzīgs kaunam. Gara spēka plašums līdzīgs tam, ka kaut kas iztrūkst. Gara spēka spriedze līdzīgi tam, ka ir kaut kāda nevīžība. Vielas patiesā daba līdzīga šķidruma kustībai. Varenam kvadrātam nav stūra. Varens ierocis veidojas vēlu. Varena skaņa reti tiek izteikta ar balsi. Varens tēls tam nav forma. Ceļš apslēpts visu šo jēdzienu neeksistencē. Tikai tad, kad esi ceļa telpā, pilnībā rīkojošais, pašā sākumā ir spējīgs atnākt pie atjaunošanas. Redziet, cik es jums sastāstīju. Tātad vajag sadzirdēt sevi. Par ko mēs tad varētu parunāt? Tā baltām vārnām. Par baltām vērnām. Labi. Esmu redzējis tikai baltu virguli. Vārnu balts nav gadījies. Jautājums ir tāds, kāpēc visu šo jēdzienu neeksistencē ir apslēpts ceļš? Tad ir visi šie jēdzieni, un kad ir šie jēdzieni, tas nozīmē, ka viņi atvērti. Tad, kad šie jēdzieni ir aizvērti vai apslēpti, tad tur ir arī ceļš. Man ir jāatcerīs. Labi, es teikšu tā, citiem vārdiem. Kāpēc tiklība vai tikums izskatās netikli? Un gluži otrādi, netiklība izdara par normu. Tā ir viena. Atcerieties, ja mēs te runājam kādā no semināriem, ka tikko sāk rūpēties par tautu, tā gaida lielu zādzību.
Bet jau vairākas dienas klausos, ka šitas Rail Baltica maksā 2 reizes vairāk nekā plānots. Pagaidām. Nu jā, pagaidām. Šo 3. Jā, bet šeit jautājums, kā skaitīt? Nu, kā sākumā skaitīt? Skaitīt pēc tām cenām. Neviens jau nereģināja inflāciju, sadārdzinājumu, ģeopolitisko situāciju Jā. un vispārējo. Man jau Tāpēc viss apveidojies. Bet kā jūs to varat neredzēt? Labi, bet vēlreiz pamēģinām saprast. Tātad, kāpēc tik daudz apraksta, tieši tik daudz apraksta, nu, kā varētu teikt, tāda ētikas norma, kuri neizpaužas ārēji, bet ārēji izskatās gluži otrādi, pretēji. Jā, tad ir netiklība, kaut kāda kroplība, nevīžība un tā tālāk. Kāpēc tieši mūsu skatījumā ir otrādi? Tāpēc, ka pretējais nes dzīvību. Tas ir kā jā, saprotams. Bet kāpēc pieņemsim, mēs vairāk runājam par ārēju kārtību? Saprotam, ka ceļš, jā, ja mēs runājam par ceļu, tā ir iekšējā kārtība. Tas nenozīmē, ka ārēji vajag tagad spļaut uz zemes. Jā, bet tā ir iekšējā kārtība. Tad šo iekšējo kārtību nekad neviens neredzēs. Tāpēc kā ārēju kārtību redz, vērtēju. Jā, bet kāpēc tieši cilvēka rīcība ceļā ārēji izskatās kā netiklība, kā ļaunums? Tāpēc, ka neredz to kopainu. Redz kaut kādu vienu savu lodziņu. Skatoties, kurš skatās. Arī jā. Labi, tas, kas iet pa ceļu, otru, kas iet pa ceļu, neredz. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņam savs ceļš. Katram savs ceļš, jā, viņi skatās uz savu ceļu. Tas, kas brauc pie stūres, tam noteikti jāredz gan priekšējie, gan aizmugurē, gan sāni. Bet tas nenozīmē, ka tas ir ceļš. Tas ir fiziskais ceļš. Tas ir fiziskais ceļš, kur tas jāpieko. Vēlreiz pamēģiniet priekš sevis. Tātad ir divas lietas. Pirmā, piemēram, ja mēs runājam par garīgu, atkal, ja tad garīgais ceļš, viņš arī ir tas ceļš. Tātad, ja mēs skatāmies uz ceļu, tad ceļu kā tādu vai ceļinieku kā tādu vienmēr uztver kā mazliet apsēstu. Vai netiku? Tāpēc, ka viņš rīkojas savā ceļā un nav saprotams tiem, kas rīkojas pēc ārēji rakstītām normām. Gandrīz. Tiešām. Vēl tieši, jā. Tāds piemērs no vienas sarunas ar cilvēku, kurš nodarbojās ar garīgo ceļu. Tagad viņš ir aizgājis, bet tajā brīdī, kad es pienāku pie viņa, viņš smēķē. Es saku, ko jūs darīt, ja es jums tagad pateiktu? Metiet no smēķēšanu. Jūs uzreiz paņemt vēl vairākas cigaretes un uzsmēķēt. Noteikti. No kāda viedokļa? Es saprotu, ko es daru, saprotu, kāpēc es tā nāku, kāpēc es tā jautāju, jo tas var teikt kā labdien vietā. Un tālāk viņš saka tādu frāzi.
Labāk viņi būtu smēķējuši nekā domājuši. Mazāk būtu kaitis. Tātad, te ir jāsaprot, kas rīkojas caur cilvēku. Nevis cilvēks skatās, bet caur cilvēku skatās tas, kurš savu ceļu zaudējis. Mēs tagad runājam, ja? Ir viens, kurš ir ceļā, otrs, kurš ir ceļā. Viņi redz tikai savu ceļu, jo viņiem ir ceļš. Un tie, kas ir zaudējuši ceļu, tie redz to, Šos- kas ir ceļā, Jā, un viņi viņus nesaprot, tāpēc, ka viņi nerīkojas tā, kā viņi. Tie, kuri ir zaudējuši to ceļu. viņi pat Viņi- nedomā par to, ka viņi saprot vai nesaprot, bet caur viņiem rīkojas viņu spēks. Nu tā, pagaidām par nešķīstiem spēkiem nerunās. Caur viņiem rīkojas viņu spēks, kurus viņus pašus arī izkoriģē. Tātad uz ceļinieku skatās spēks, kas meklē iespēju savienoties ar avotu. Un tāpēc cilvēks, izsakot kaut kādu viedokli par citu cilvēku, viņam taču nav rakstīts uz muguras, ka viņš ir ceļinieks. Ir skaidri, ja doma. Tāpēc arī viņu spēks skatās uz ceļnieku, un spēks redz sevi, savu stāvokli. Jo ceļnieks neredz to spēku. Viņš viņu ievēro. Ievēro priekš kam? Lai varētu turpināt ceļu. Lai nav jācīnās. Ko tad? Lai nav jācīnās. Jā, lai nav jācīnās, tas nozīmē, ka viņš saglabā tās saucamās sabiedriskās normas. Sabiedriskās normas, kā pieklājības normas. Tāpēc arī ir tā, ka mums vajadzētu skatīties uz savu ceļu, tad uz savu pilnveidošanos, nevis uz cita cilvēka rīcību, ja tā mēs ņemam. Jo, ja mēs nopeļam, tā teiksim, nopeļam to ceļinieku, nu, ir tāds teiciens, kas nopels Dieva dēlu, tas ceļnieks, tas ir Dieva dēls, tam tiks piedots. Tad nopelt ceļnieku nebūs tik traki. Būs grūtības dzīvē, tas tā. Bet tas, kas nopels svēto garu, tam netiks piedots mūžībā. Kā atšķirt tagad? Un tagad jautājums, vai vajag? Dabīgi būt lokanam. 50 būs. Jā, 42. Dabīgi būt lokanam. Ceļš
veido vienotību. Vienotība veido divkosību. Divkosība, nē, būs nepareizi. Ceļš veido vienu, ceļš veido vienu. Viens veido divus. Divi veido trīs. Trīs veido visu bezgalīgo lietu daudzumu. Bezgalīgo lietu daudzums uz muguras nes iņa. Bet priekšā satur jan. Noturot vidējo stāvokli, plūsmai, elpošanas plūsmai, veido kustības harmoniju. Cilvēkiem vismazāk patīk nāk zīdaiņi, nevis zīdaiņi, bet bāreņi. Cilvēkiem vismazāk patīk bāreņi. Sievas, kuras pazaudējušas vīrus un nenoteiktību. Karaļi un pārvaldnieki sauc sevi tādos vārdos. Tā viņi dara tikai tāpēc, ka zaudējumi var atnākt ar peļņu. Bet var arī peļņa apgriezties zaudējumos. Tam, ar ko cilvēki mācās, ar to es viņus arī apmācu. Ar spēcīgu muguru nesaņemsi nāvi. Tas arī ir tas, kas turpina manu mācību. Pirmā daļa, ka ceļš veido vienu, viens veido divus, un divi veido trīs, un no trīs veidos visas lietas. Te ir interesanti no tāda viedokļa. Ja mēs paņemam ceļu, dao un potenciālu vai radošumu, jau trīs ir. Jā, bet šajā gadījumā ķermenis nebūs tas, ja ķermenis rodas vēlāk, ja mēs runājam par cilvēku. Bet šīs trīs, tad bez cilvēka radās visas planētas, zvaigžņāju sistēmas un tā tālāk. Bet mēs jebkurā mantā vai jebkurā lietā vienmēr redzēsim trīs. Pirmais tas ir dao, tālāk šis mans potenciāls un radošums, kas ielikts mantā. Radošums, priekš kam šī manta vajadzīga? Ja tā ņem. Ko nozīmē, ka uz muguras nes iņ un priekšā nes jan? Ja šeit paskatās, ka tā ir mugura, tad uz muguras nes sievišķo dabu. Priekšā, nu ja tā priekšā vai tā priekšā, ir vīrišķā daba. Un līdzsvarā starp vīrišķo un sievišķo dabu arī veidojas kustība. Jautājums, kāpēc
cilvēkiem vismazāk patīk bāreņi, sievas ar aizgājušiem vīriem un nenoteiktība. Nenoteiktība tas nozīmē, ka cilvēks nav pie kaut kāda darba pielikts. Nezinu, ko darīt. Nezinu, ko iesākt. Nezinu, kāpēc tieši šīs 3 lietas cilvēkiem vismazāk patīk, bet karaļi, ķēniņi, tie paši imperatori, viņi sevi sauc par tādiem. Tātad cilvēkiem nepatīk bāriņi, sievas bez vīriem un tas, ka cilvēks nav pie lietas. Nezinu, ko no viņiem sagaidīt. Jā? Viņiem tagad kaut kas pietrūkst, nav tiek uzskatīti kā Jā. pilnīgi. Kaut kas nav pilnībā. Nu, pieņemsim, tev ir kaut kāds liels biznes. Nu, tāda. Ir liels biznes. Saka, nu, pieņemsim, nav. Viņa nav liels biznes. Tas nozīmē, ka viņa nav normāla. Ja, no tāda viedokļa. Tev ir 4 kaķi. 4 vīri. Vai 4 vīri? Mēs tikai 2. Nu, labi. Tātad šķiet, ka viņiem kaut kas iztrūkst. Tātad cilvēks, kuram vecāki nav. Nav, tas nozīmē, ka aizgājuši. Viņš uzskata sevi kā kaut ko pazaudējis. Apdalīts viņš uzskats. Tev ir labi. Tev jau ir labi, tev mamma un tētis, tev ir kurš par tevi parūpējas. Man bērnībā pietrūka vecāku mīlestību. Tev jau visu iet. Labi, ka tagad ieraksts. Tas mans tur. Mēs bieži. Ne, vēl jāpagaida. Bet tad jau moments būs palaists, un es neizteikšos. Tātad viņi ir tiešām, tad cilvēks bez tēva un mātes, viņš it kā ir tā kā bez aprūpes. Tāpēc arī valdnieks, viņš ir bez tēva un mātes. Viņam nav, pat ja dzīve tēva un mātes, viņam nav tēvs un mātes. Tieši tā viņa status dēļ. Citādi viņi nevarēs būt par valdniekiem. Cilvēkiem tas nepatīk. Jo tas liecina, ka viņiem jābūt priekš sevis gan tēvam, gan mātei. Vienlaicīgi gan tēvs, gan māte, gan bērns. Valdnieki citādi arī nevar būt. Kāpēc tad valdniekam un valdnieks ir atraitne? Tieši šajā nozīmē. Nevis vīrs, kuram nav sieva, ja, bet tieši atraitne. Tad, kad jūs domājat tēlaini, tad atraitne tas ir tas iņa stāvoklis bez jan. Cilvēkiem nepatīk atraitnes, kāpēc? Tiešā vārda nozīmē. Atraitnes nepatīk, kāpēc? Šķirtenes daļīgi, bet atraitnes noteikti. Nogalinājušas Jā, savu vīru. jā, tieši tāda nozīmē. Ja būtu savu vīru tur mīlējušas, ja tā ņem, tad vīrs neaiziet. Saprotiet, no cilvēka viedokļa.
Tas tā var būt, un tas tā var arī nebūt. Bet kāpēc tad atkal valdniekam nav tik būtiski? Vai viņš atraitne, vai viņš nav atraitne? Brīvs no visiem tiem, kas tagad darboties uz viņu. Ne tādā ziņā. Viņš tiešām ir brīvs. Ja viņam ir jāpārvalda valsts, un viņam ir jārēķinās ar saviem lēmumiem. Tad, kad ir sieva ar vīru, tad tā kā galva ar kaklu. Nu, tu jau zini, ka viņš ir labs. Priekš Latvijas. Kurš tas? Prezidents vai? Rinkēvičs. Jā. Es domāju, Stankēvičs. Nē. Rinkēvičs. Viņas nav? Sieva nav, jā. Viņa birs. Viņš nav neko deklarējis savu otru pusi, vai kā viņu citādi nosaukt. Tev anekdote tagad tāda 24. gadu. Es nevaru būt princese 24. gadā, jo tagad to lomu puikas vēlās iegūt. Princese. Jā. Skaistuma karalienes konkursā piedalīsies tagad. Redzēju vienu mazu video klipu, kur ar mākslas vingrošanu, Jā, vīrietis. jā. Dievs, Tāpēc, ka tu esi sieviete, tev patīk. Tā var būt tas pocīgi. Pocīgi. Jā, bet balets tas neizskatās. Daļīgi. Nu, sveic tos, kas cilā tās balētas. Jā. Tik otru pēc nesacilās. Tas būs vēl pretīgi. Aizgājis. Tēlāji. Ceļu stāvoklis. Un mēs tūlītās vēl. Tātad viņš tiešām ir viens, ja, viens vientuļš. Pat ja viņam ir sieva vai vīrs. Ko nozīmē ne pie lietas? Nesavā vietā. Redz, kā, pieņemsim, tur galdniekam ir savu galdniecību. Viņš tur kaut ko tur ņemās, darās. Dārzniekam ir savs dārs, un tā tālāk. Tad katram cilvēkam ir kaut kāds arods. Un viņš to arodu pieprot, praktizē, jā. Un mainās viens valdnieks vai mainās cits valdnieks. Viņš turpina praktizēt. Tas nozīmē, ja cilvēkam nav tāda veida darbība, viņam tas nepatīk. Jo viņš tā kā nav pie vietas. Tīknieki nav, kur mēs palikam. Jā. Ja mēs runājam par valdnieku, kāpēc viņš tieši otrādi? To, ka viņam nav tāda izteikta darbība, to uzsver kā labumu priekš sevis. Ja viņam būs kāda konkrēta darbība, tad viņš būs pievērsts tieši tai darbībai un varēs redzēt visu laukumu. Arī tas, ka viņš nevarēs tad būt par pārvaldnieku. Tiešām. Jo viņam it kā jābūt kaut kādam noteiktai darbībai. Viņa noteiktā darbība ir pārvaldība, ja tā ņem. Ja darba vieta aiziet. Saprotiet, ko nozīmē darba vieta aiziet? Notnāk cits karalis iekaro, jā. Tad viņam jābūt tādā stāvoklī, lai viņš
nezaudētu savu darbu, viņam jābūt stāvokli, ka viņš nav piesaistīts pie šī darba. Tad tiešām viņš var redzēt plaši. Bet ja viņš ir piesaistīts pie šī darba, tad viņš vairs neredz plaši. Un tāpēc šie 3 stāvokļi, kuri ir raksturīgi pārvaldniekam, šie 3 stāvokļi var nest no zudumiem peļņu un var nest no peļņas arī zudumus. Tas nozīmē, ka šeit nav kaut kāda noteiktība. Ja darīs tā, tad būs tikai peļņa. Varbūt peļņa, varbūt zudumi. Bet gan tie nesīs labumu. Un tad pats. Bet ko jūs gribējāt teikt?